Jau 7. gadu Latvijas darba devēju konfederācija kopā ar uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno Eiropas sociālā fonda un valsts budžeta līdzfinansētu projektu par darba vidē balstītām mācībām un praksēm uzņēmumos. Šodien apmeklējam Air Baltic Training, Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic meitas uzņēmumu. Tas piedāvā aviācijas apmācību pakalpojumus un sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu darba vidē balstītās mācībās skolo topošos gaisa kuģu mehāniķus. 2019. gadā sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs īstenosim gaisa kuģa mehāniķu apmācības programmas, kuras tiek īstenotas divos veidos. Viena ir 4-gadīgā programma, kurā tiek uzņemti audzēkņi pēc 9. klases, un 4 gadu laikā viņi iegūst vidējo speciālo izglītību kā gaisa kuģa mehāniķi. Un otra pusotradgadīgā programma, kuras laikā audzēkņi pievienojās pēc vidusskolas jau un iegūst tikai šīs profesionālās zināšanas, kas viņiem pēc tam nepieciešamas tālākajā viņu karjerā. 2021. gadā mēs noslēdzām sadarbības līgumu ar Latvijas darba devēju konfederāciju projekta ietvaros, kas nodrošināja audzēkņiem vai praktikantiem individuālos aizsardzības līdzekļus. Tas ļāva nodrošināt krietni kvalitatīvākas un apjomīgākus individuālos aizsardzības līdzekļus. Kā arī tas bija atbalsts studentiem, jauniešiem saistībā ar transporta izmaksu kompensācijām, saistībā ar dzīvošanas kompensācijām, jo prakse mums ir sadalīta divās daļās. Mums ir gan tiek īstenot gan Liepājā, gan Rīgā. Attiecīgi viņiem sanāk arī diezgan daudz braukāt un domāt par dzīvošanu starp abām vietām. Šo gadu laikā 32 dalībnieki ir veiksmīgi izgājuši darba vidē balstītas mācības. Liela daļa pieņemti darbā ar Baltic grupas uzņēmumos jau kā gaisa kuģa mehāniķi. Gribētu ļoti uzsvērt vienkāršību, kādu ir izveidojusi Latvijas darba devēju konfederācija saistībā ar administratīvo procesu, kas ir ar atskaišu veidošanu, ar dokumentācijas gatavošanu, kāda ir nepieciešama, lai varētu pretendēt uz finansējumu. Ļoti vienkārši, ērti, ļoti efektīvi. Ne visās jomās Latvijā mums tas ir iespējams, bet šeit ir izdarīts. Programma darba vidē balstītas mācības ļauj audzēkņiem arī redzēt un saprast, ko tad viņi īsti mācās un kāda izskatīsies viņu nākotne un realitāte, kas atspaidojās pēc tam viņu motivācijā, uzlabojās viņu gan vēlme mācīties teoriju, gan uzcītīgāk pildīt savus darba pienākumus. Pēc kvalifikācijas eksāmenu pabeigšanas mēs pieņēmām darbā uzreiz 7 no 9, kas veiksmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu. Tagad no jaunajiem beidzējiem šie rezultāti vēl nav pieejami, jo principā vakardien tikai viņi kārtoja kvalifikācijas eksāmenus, jāvērtē rezultāti un interese, kāda būs. Esmu Sergejs Generālovs, mācos Liepājas valsts tehnikumā par gaisa kuģa mehāniķi. Vispār mana dzīve bija saistīta ar mehāniku. Man pašam ir augstākā izglītība autoapkopes nozarē, un es sapratu, ka gribu kaut ko vairāk, iet tālāk, augstāk, un tad izvēlējos mācīties pa gaisa kuģa mehāniķi. Bet visvairāk motivācijas un iedvesmes saņemu tad, kad mums bija pirmā ekskursija septembrī, kad mēs braucām uz Rīgas lidostu. Un tad no tā brīža es sapratu, ka jā, tas ir tas, kur es gribu iet tālāk. Šī programma dod iespēju ļoti ātri pieskarties lidmašīnai un jau sāk strādāt ar viņu. Un tas ir diezgan liela motivācija, jo tu vari panākt līdz šī rezultātā ar īso laiku. Un tas arī motivē tālāk strādāt un tālāk ātrāk dabūt licenziju un kļūst pilnvērtīgs gaisa kuģis mehāniķis, tehniķis. Projekta mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu, kuri uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības un mācību prakses. Rezultātā 85% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem, kuri ir ieguvuši kvalifikāciju, ir nodarbināti uzņēmumos Latvijā. Pateicamies uzņēmumiem un profesionālajām izglītības iestādēm par sadarbību.